Es stādīšos pavisam īši priekšā Daina Šveicis. Esmu vairāki zumi jau ir vadīti. Pateicoties Jeļenai, kur tā man ik pa laikam iekustina, es atkal kaut ko mēru sagatavot priekš jūsu veselības, priekš jūsu veselības saprašanas, kas un kā notiek un pēc, jo sakārtot sevi tas nav viens dienas jautājums. Un neesmu gan ārste, esmu tikai medmāsa, bet ar visu to, kam iet pašai cauri, kas ir uzklausīts citiem, es esmu arī atraduši šo ātomiju, kurš ir palīdzējis man ļoti daudz, un es pat dzirdu arī no citiem, ka ļoti daudziem arī jau ir progress lietojot tieši šies ātomiju produktus. Un es sapratu vienu lietu, paldies Jeļenai par ideju, ka tātad mums ir jāsāk vispār ar pamatiem. Ar pamatiem, kur bieži, kad cilvēkus konsultēju, tad es saku, ir jāsakārto gremošanas sistēma. Un tad ļoti daudziem tas ir nesaprotams, jo cilvēki, protams, reklamējušies un noklausījušies par hemohimu, par nonī, sāksim ar to, un visiem tagad uzreiz liekas, kaut kas foršs, kaut kas labs, tad sāksim ar to. Bieži tā nav, tas ir papildus, ko mēs varam darīt, un tāpēc es šovakar jūs piedāvāju ceļojumā, nebūs lekcija, nebūs anatomija, jo lai saprotam, tas būtu ikvienam, es piedāvāšu paceļot pa jūsu gremošanas sistēmu. Un tagad es visiem saku, visiem iedomājieties, ka jūs kļūstat par kaut kādu pārtikas graudiņu, kur apsēžaties uz viena maizes kumos. Izklausīsies varbūt neparasti, bet tagad ar to sajūtu, šo kumos mēs dosimies pa mūsu organismu ceļojumā. Un tātad mēs sapratīsim, kur tas nonāk vispirms, kas ar to notiek, kuri orgāni strādā visvairāk, un kāpēc dažreiz pat ēdot kvalitatīvu pārtikas produktu, un organisms nespēja pilnvērtīgi izmantot to, ko mēs tam dodam. Es apsolu, ka šodien nebūs sarežģīti medicīnisku termiņi, es cenšos no tiem izvairīties, bet mēs runāsim vienkārši un saprotami. Un tagad man ir jautājums, ieslēdzat mikrofoniņus, jo būs arī jūsu dialogs. Esat tam gatavi? Neviens nav gatavs. Esam gatavi. Labi, un tātad sākam ceļot. Tātad, kā jūs domājat, kur sākas gremošana? Slēdzam droši mikrofonus iekšā, jo šoreiz nebūs tāda lekcija. Es tagad uzdodu jums jautājumu, kā jums liekas, kur sākas gremošana? Mutē, kad sakošļājam barību. Ir vēl kādi varianti? Es piekrītu pirmai runātājai, ka mutē. Ieraugot ēdienu, ko gribās apēst. Aha, tieši tā. Un pilnīgi pareizi. Esam ieraudzījuši maizi, esam to ar acīm jau gandrīz vai apēduši un sākam tagad šo te pirmo kumosu. Mēs, ko daram? Mēs ieliekam mutē. Un tagad man būs jautājums, kāpēc mums vispār ir zobi? Lai sagremotu barību. Aha. Un sastrādāt ar siekalām. Aha. Tātad, kāpēc mums ir vispār zobi? Tas ir tāpēc, ka lai sakožļātu ēdienu. Jā, bet tas būs arī tagad tikai puse no atbildes. Es jums tagad piedāvāju. Tik daudz, cik ir vajadzīgs vienām kumosam. Labi, bet mēs jau ēdām porcijas. Jā, bet no liela gabala nokos tik, cik mēs varam mutē paņemt. Ok, jā. Ļoti laba atbilde. Bet tagad es atkal jums saku tā. Iedomājamies, ka tagad šis gabaliņš mēs dodamies uz lidostu. Un ko mēs lidostā darām vispirms? Tie, kas ir ceļojuši. Ko mēs lidostā darām vispirms? Vispirms mēs izējam drošības kontroli. Tā? Dokumentu pārbaudi, bagāžas pārbaudi. Un tikai tad mēs drīkstam doties tālāk. Un tāpat ir ar šo te kumosiņu. Tātad kumosiņš nonāk mūsu mutē, iziet pārbaudi, jo mēs arī tad sajūtam pirmkārt jau garšu. Kas tas būs garšos, man negaršos. Es varēšu norīt, nevarēšu norīt, tas tā kā ar mūsu bērni, ja, ka uzreiz pagaršo, man tas negaršos, pļauj ārā.
Un tieši tāpat tas darbojas mutē. Mute ir pirmā muitas kontrole visā gremošanas sistēmā. Jo labāk mēs sakožļājam ēdienu, jo vieglāku darbu, vēlāk būs jāveic kuņģim, aizkuņģa dziedzerim un zarnām. Bet te notiek vēl kaut kas ļoti interesants. Daudz domā, ka gremošana sākas kuņģī. Patiesībā tās sākas jau mutē. Siekalas, Ilzīt, pilnīgi pareizi, ko sākumā teici, siekalas satur fermentus, kas sāk šķelt ogļhidrātus jau pirmajās sekundēs. Tas nozīmē, ka mūsu organisms darbu sāk vēl pirms kumos ir nonācis kuņģī. Tāpēc steidzīga ēšana un rūpīga sakožļāšana nav vecmāmiņas padoms, tas ir īsta fizioloģija. Un te ir tas mūsu pirmā kļūda gremošanā, tad, kad mēs gribam kaut ko ātri, fiksi. Tad, kad mēs ēdam kaut ko ļoti karstu, ko mēs darām? Mēs iemetam to kumos mutē, mēs vaļājam viņu, kā viņu dzēsējam, bet mēs jau viņu norijam pat kārtīgi nesakožļājot. Nu, tā ir ar mums. Nu, mēs taču visi dzīvojam tādā ikdienā, un sevišķi ir steiga tieši tas, bet patiesībā ir ļoti svarīga šī te gremošanas uzsākšana. Un gremošana sākas mutē, nevis kuņģī. Ejam uz nākamo pieturu, jo tātad mute mums ir pirmais, kā es saku, gremošanas pietura. Pati svarīgākā kontrole ir izieta, bagāža ir nodota, muitas kontrole ir apstiprināta, un tātad muita pārbauda visu, zobi to sasmalcinājusi, iekalas pirmo darbu ir izdarījuši, un tagad mūsu ceļotājs saņem atļauju doties tālāk. Kur viņš nonāk? Viņš nonāk ārgaitas liftā, ko es nosaucu tātad, tas ir barības vads. Ir kā lifts daudzstāvu ēkā, kad jūs ieiet liftā, tas neko negatavo, neko nesadala un neko nepārbauda. Tas vienkārši ātri un droši nogādā jūsu vajadzīgajā stāvā. Tātad, bet viņš arī piedarās pie gremošanas sistēmas. Un tieši tā darbojas arī barības vads. Mēs mutē esam ielikuši barību, viņš fiksi pa barības vadu dodās tajā virzienā, kur barības vads viņu novirz. Jo ar ritmiskām muskuļa kustībām tas nogādā kumosu uz nākamo pieturu. Un te ir vēl viens interesants fakts. Daudz domā, ka ēdiens vienkārši nokrīt lejā gravitācijas dēļ. Patiesībā tā nav. Pat ja cilvēks apgultos vai atrastos gandrīz vai ar galvu uz leju, barības vads ar savām muskuļa kustībām tik un tā nogādātu ēdienu kuņģī. Un te ir atkal tas jautājums, kā mēs šo barību, kā mēs tagad to kumosiņu nogādājam pa šo barības vadu. Jo ļoti daudz cilvēki pat, es zinu, un es piefiksēju, ēd stāvus, pusguļus, pat guļus, ja, un tad liekas, viss ir ok. Protams, viņš nonāk kuņģī, viņš tiešām nonāk kuņģī, bet te ir nākamais etaps, kādā veidā, jo barības vadam arī ir savas kustības, ko sauc medicīniski par peristaltikām, un ja tās ir traucētas, tas ir tieši tāpēc, ka ir nepareizajā pozīcijā, nepareizā ātrumā pa to barības vadu nolaist tās kumosiņš. Un arī šis te barības vads var tikt sākt traucēt. Viņā var izraisīt bojājumus. Un tas ir viens no tiem, tās ir grēmas. Kas ir grēmas? Tas ir, esat droši vien no jums izjutuši to dedzinošo sajūtu krūšu kaulā, ja? Kad nevis liekas, ka kuņģiem kaut kur dedzina, bet pie krūtīm. Tā sauc par grēmām. Un tas notiek tāpēc, ka kuņģa skābi paceļas atpakaļ barības vadā. Barības vads nav paredzēts saskarē ar tik spēcīgu skābi, tāpēc arī rodas šī dedzināšana. Un ļoti bieži tas ir pie tā, kad ir šī nepareizā pozīcija. Un kāpēc es saku, nedrīkst arī ēst stāvus, skrienot, kaut kur ejot? Tāpēc, ka barības vads sajūt šo te stresu. Viņš nogādā barību, bet viņš nogādā ar bojājumiem. Tad ir vēl tā saucamie atvilnis, jeb refluks.
Jā, ļoti bieži pie diagnozēm rakstīts šis vārds refluks, jā. Tas ir, kad kopā ar skābi atpakaļ paceļās arī neliels kuņģa saturs, tātad tā saucamā kuņģa sula. Jā, to sauc par atvilni, jeb medicīniskā valodā, tātad tas ir refluks. Un rīšanas grūtības. Cilvēkiem, kuri jau barības vads pat ir deformējies, arī tādas diagnozes pastāv, jā, ka dažiem cilvēkiem rodas sajūta, ka ēdiens iestrēgst, vai neslīd lejā ar grūtībām. Arī tas ir signāls, ka šī pietura var nedarboties. Tātad lifts, jā, kurā mēs esam iegājuši, sāk signalizēt bojājumus. Tātad barības vads. Ejam uz nākamo pieturu, un, ko mēs esam noceļojuši, un ir veiksmīgi, esam izgājuši muitas kontroli, pēc tam esam izgājuši ārgaitas liftā, kas viņu tikai dažu sekundžu laikā nogādā nākamajā pieturā, bet, šeit lifts apstājas, durvis atveras, un mēs nonākam vietā, kur sākās īstā pārvērtība rūpnīca. Tātad lifts jūs mūsu kā kumos viņi nogādājas tātad uz pārvērtību rūpnīcu, un es te saku laipni lūgti kuņģī. Ja līdz šim mūsu maizes kumos vēl bija viegli atpazīstams, ja, mutē, barības vads, tad pēc dažām minūtēm tas jau izskatīsies pavisam citādi. Kāpēc? Jo šeit darbojas pats spēcīgākais blenderis, katls, es ilgi domāju, kā lai viņu nosauc, bet, jo viņam ir divas funkcijas. Viņš gan maisa, gan blenderē, gan bāra, cep, visu kaut ko. Es viņu nosaucu tātad par blenderi katlu. Tas ir kuņģis, jā. Es ceru, ka jūsu ceļotājiem nav klaustrofobija, jā, jo tagad viņš nonāks, diezgan skāpā vidē. Ja līdz šim mūsu maizes kumos vēl bija viegli atpazīstams, tad pēc dažām minūtēm tas izskatās jau pavisam citādi. Kāpēc? Jo kuņģis darbojas kā milzīgs blenders un vienlaikus arī katls. Tātad iedomājieties, ka jūs gribat izvārīt dārzeņu zupu. Vai katlā metīsiet veselus kartupeļus, veselus burkānus un veselus siepolu. Jā, mēs graužam. Mēs paņemam veselu kartupeli, mēs paņemam veselu burkānu, bet tātad tas iet caur muitas kontroli, vai ne? Un nekādīgi tu nevarēsi nogādāt kuņģī veselu, vai ne? Jūs jau to sagatavojat tātad šim ceļojumam, tātad to, ko mēs gribam apēst. Bet nepietiek ar to, ka jūs sagatavojat, jo nezināt, kā to pieņems, un prasība ir, ka viss jāsagriež vēl smalkākos gabaliņos. Tātad mēs zinām, ko lidosta prasīja, vai ne? Kontrole, muita, vispārējais, tad ir lifts, un tad aizsūt uz tādu vietu, kur pieprasa vēl smalkākas prasības. Tā kā tos vairs nevar redzēt, bet ir jāizpilda, un tieši to dara kuņģis. Tātad tas nepārtraukti maisa ēdienu kopā ar kuņģa sulu un pārvērš to putriņā. Bet kuņģim ir vēl viens ļoti svarīgs uzdevums. Jo viņa darbu uzmana apsardze. Un kas varētu būt šie apsardze, kā jūs domājat? Kas ir kuņģa apsardze? Jūs esat iekrituši kuņģi un vārā nekāpjat. Kas ir kuņģa apsardze? Kuņģa skābe. Ļoti labi zinām, jā, tātad pie pašsajūtājiem, jā, ka nāk kuņģa skābe mums atpakaļ. Tā palīdz, tātad apsardze, ko dara? Tā palīdz iznīcināt daļu baktēriju un citu mikroorganismu, kas ar ēdienu nonāk organismā. Un vēl viena lieta, daudz domā, ka kuņģis uzsūc uzreiz ēdienu un vitamīnu, visu, ko jūs iedodat. Patiesībā tā nav. Kuņģis nav galvenais gremošanas orgāns. Kuņģis galvenokārt sagatavo ēdienu nākamajam posmam. Lielākā daļa uzturvielu uzsūcas vēlāk. Un kur? Tievajā zarnā. Un kāpēc es ļoti bieži uzsveru konsultācijās, un daudziem saka, ir jāsakārto zarnu mikrobiomu. Jo kuņģis galvenokārt sagatavo ēdienu nākamajam gremošanas posmam, nevis uzsūc uzturvielas. Un kas notiek, ja blenderis tagad vai katls, tas kuņģis sāk darboties nepareizi?
Tātad, kas mums rodās? Vispopulārākās problēmas – gastrīts. Un kas ir gastrīts? Mēs zinām, ka gastrīts ir kuņģa bļotādes iekaisums. Nedomājieties, ka mūsu katls no iekšpuses ir pārklāts ar īpašu aizsargkārtu, un tā tagad pasargā kuņģi no ļoti stiprās kuņģa skābes. Un ja šī aizsargkārta tiek bojāta, skābe sāk kairināt kuņģa sieniņu. Rotas iekaisums, un to jau mēs zinām, ka tas jau ir, tātad ir jau izveidojies gastrīts. Cilvēks to var just kā tecināšanu, sāpes vēdera augšdaļā, sliktu dūšu, smaguma sajūtu pēc ēšanas. Tātad te jau uzreiz pieslēdzam savas sajūtas un iedomājieties, bet uzreiz jau nav jāuzstāda diagnoze, dievdēļ tikai to nedara. Bet, un vēl otra populārā diagnoze, tātad rodās kuņģa čūla. Ja ir iekaisums ilgstoši, ja tātad gastrīts netiek ilgi ārstēts vai netiek šim pievērsts pienācīga uzmanība, netiek novērsts, tad bojājums kļūst ar vien dziļāks. Tas ir līdzīgi kā ar nobraustu ceļgaļu. Ja sākumā āda ir tikai apsārtus, ja brūce netiek kopta, tā kļūst ar vien dziļāk. Tieši tāpat notiek arī kuņģī. Ja, kad bojājums izveidojas dziļāks kuņģa cieniņā, to sauc par kuņģa čūlu. Un tā jau var radīt stipras sāpes un pat asiņošanu. Un kāpēc tas rodas? Es tagad arī šeit uzreiz pieminēšu faktus, ja, kas izraisa šos te kuņģa problēmas. Tātad tās ir neregulāras ēdienreizes, ļoti trekns asas vai kairinošs uzturs, smēķēšana, protams, pārmērīga arī alkohola lietošana. Kad man nāk sniegt konsultācijās, es ļoti daudziem arī prasu, kā ir ar alkoholu. Tas saka, nē, dzimšanas dienās, bet arī, kad dzimšanas dienas ir, jā, tad izdarot kaut vai to vienu glāzi, tad cilvēks saka, jā, tad man ir tik nepatīkami, kaut kas nav labi. Tātad tas jau ir arī signāls tātad par kuņģi. Un, kas vēl ļoti aktuāli izraisa šo te kuņģa problēmas, tātad tās ir biežas pretsāpju zāļu lietošanas. Tie ir ibufrēni vai diklofeneksi. Tātad tie cilvēki, kas lieto šos te pretsāpju zāles, jā, tad ne par velti, varbūt labs ārsts izraksta arī pantropazolu vai amaprazolu, kurus nedrīkst medikamentus lietot ilgstoši. Es nezinu, kāpēc ārsti raksta viņus ilgstoši lietošanai cilvēkiem ar stipriem pretsāpju līdzekļiem. Tas ir visfantastiskākais veids, kā sabojāt šo te kuņģa sieniņas. Un, protams, ilgstošs stress, kas var pastiprināt simptomus, pasliktināt kuņģa aizsargspējas. Un tad, kad cilvēki man jautā un saka, nē, man ar kuņģi ir viss kārtībā, es saku, tātad tas nozīmē, ka tev stresa nav, jā, tu dzīvi baudi, protams, ka nē. Tad jau cilvēks pasmējās un saka, nē, kuram nav stresa, un tieši tā. Tātad es saku, mums ikvienam ir šis stress, ikvienam. Viņš, protams, sadalās dažādākos stresos, ja? Bet visi šie stresi, kaut vai tu skrien, tu kaut ko nepaspēji, pagādi pārdzīvoji, vai kas, šitā skriešana, skrienot ēdot, ja? vai autobusā, ja? Tas viss pieskaitās pie stresa. Un kuņģis to uzreiz uz to reaģē. Un tātad es šajā gadījumā saku, nevienam mūsdienās, es varu pateikt, nav cilvēkam perfekti vesels kuņģis, tāpēc, ka mēs visi dzīvojam vairāk vai mazāk stresā. Un svarīgi saprast, problēma nav tajā, ka kuņģi ir skābe, bet kuņģa skābe mums ir nepieciešama. Bez tās vispār mēs neko nevaram arī darīt. Bet problēma sākas tad, kad skābe nonāk tur, kur tai nevajadzētu nonākt. Vai arī kuņģa aizsargkārta vairs nespēja to izturēt. Vienkārši sakot, apsardzes darbinieks sāk vienkārši sāk haltūrēt. Ja? Un tas ir šis te, kas to dara mūsu ikdienas stresi. Un tātad, ja kuņģa čūla, jo man ir ļoti bieži konsultācijās bijis teiks tā, jā, man ir kuņģa čūla bijusi, es tur zālētas padzēru un viss ir pārgājis. Es saku, nē, kuņģis tātad tev ir jāuzmana visu laiku, tev viņš ir jāuztur kārtībā. Tātad, ja viņš vienreiz jau ir bojāts, tātad tas turpinās, ja tu turpini savu stresaino vai neievēro pareizo ritmu, pareizo ēšanu un tā. Arī man ir bijusi kuņģa čūla ļoti daudz gadus atpakaļ, un man viņa pat plīsus ir.
Un tāpēc es zinu, ka man visu laiku ir jāuzmanas, tas, ko es ēdu, kā es apēdu, cik daudz es apēdu, un, protams, neapšaubām arī lietot kaut kādus produktus, uzturbagātinātājus, kas nekarinās šo te kuņģu sieniņu. Tas jau nenozīmē, ka tev visu laiku tagad ir jādzīvo uz viņiem, bet ir jāatbalsta. Un tagad nākamā pietura. Kuņģi mēs esam tagad šo 3. pieturu izskatījuši, mēs tagad esam izdzīvojušies pa kuņģi barību, savu darbu esam paveikuši, ēdiens pārvērties piezā putriņā, bet atceramies ļoti svarīgi, kuņģis galvenokārt sagatavo ēdienu nākamajam gremošanas posmam, nevis uzsūc tas, ko mēs esam iedevuši. Tāpēc mūsu ceļotājs dodas tālāk, un tagad mēs nonākam nākamajā pieturā, tā ir 12 pirkstu zarna. Tagad nosaukums izklausās sarežģīts, bet patiesībā tā ir tikai pirmā tievās zarnas daļa. Jo mēs labi zinām no anatomijas, kad ir tievā zarna un ir resnā zarna. Un tievā zarnas pirmā daļa, tātad tas ir 12 pirkstu zarna. Ja kuņģis tātad bija mūsu katls un blenders, tad 12 pirkstu zarna ir lielā virtuve, un tā ir tā vissvarīgākā. Un nevis tur kuņģis vai barības vads vai ko mēs apēdam, bet tātad 12 pirkstu zarna, es viņu nosaucu tiešām par lielo virtuvi. Tāpēc, jo šeit sāk strādāt vesela komanda. Līdz tam strādāja pa vienam. Tur apstāt starpinieks, bišķiņ kaut ko piepalīdzēja, kurš reizēm mēdz haltūrēt. Bet šeit 12 pirkstu zarnā ir vesela komanda. Un pirmais komandas palīgs tā ir žults. Tātad atcerieties mūsu katlu, tajā vēl joprojām ir arī tauki, jo tas, ko mēs apēdam, desa vai biespiens, zīvus, vienalga, ko mēs ēdam, vai margarīns, tas pats ar maizīt, ja mēs jau esam tikko uz tās maizes noslēgšos, nāk arī līdzi taukvielas, tātad tauki. Un arī kuņģis visu labi samaisīs, tauki paliek joprojām. Viņi paliek lielākos gabalos, lielākos pilienos, jo viņi nešķīst. Tieši te, tāpēc darbā iesaistās žults. Un žults, mēs zinām, kas žulti ražo, kurš orgāns, tā ir akna, kas nepieciešama tauku gremošanai. Žults taukus nesagremo, tā tikai sadala šo te lielos taukus, ko mēs esam iemetuši, caur muti un palaiduši pa liftu lejā caur kuņģi, jo tur tajā kuņģī viņi ir lielos gabalos. Un žults sadala šos lielos taukus daudz mazākos. Tagad tie kļūst pieejami nākamajam palīgam, tātad šiem tauki lielie ir sadalīti mazākos. Otrais, kas nāk palīgā, tātad tas ir aizkuņģa dziedzers. Bet ar žulti vien nepietiek, jo lielajā virtuvē vēl viens ļoti svarīgs palīgs, tas ir aizkuņģa dziedzers. Un ko dara aizkuņģa dziedzers? Tas ražo īpašas vielas, ko sauc par fermentiem. Un kas ir ļoti svarīgs darbs. Katram fermentam ir savs darbs. Viens šķeļ taukus, otrs šķeļ olbaltumvielas, trešais šķeļ ogļhidrātus, un tagad te notiek šis te komandas darbs. Žults ir sadalījis tauku pilienus mazākos, fermenti sadala visus uzturvielas tik sīkās daļiņās, ka organisms drīz varēs tās uzsūkt. Un te tātad tiek sagatavots uzsūkšanas darbam šīs produkts, ko mēs, vai pārtika, ko esam iedevuši. Tieši 12 pirkstu zarnā žults un aizkuņģa dziedzera fermenti kopā sagatavo ēdienu uzturvielu uzsūkšanai. Bet kas notiek, ja kaut kas nedarbojas šajā komandā? Tātad arī tad organisms sāk sūtīt signālus. Un pirmais, kāda mums ir signāls, ir duša, vēdera pūšanās, smaguma sajūta pēc ēšanas, īpaši pēc trekniem ēdieniem, taukaina vai gaiša vēdera izēja. Varbūt būsiet pārsteigti, ka teiksiet, kā var būt taukaina vēdera izēja.
mēs visi esam cilvēki, mēs ejam visu uz toleti, jā, un ļoti bieži, es slimnīcās arī, tā kā man bija praksa laboratorijā, tad mēs smējāmies, redz, kur atnāca spīdīgais uz pārbaudu, redz, kur atnāca tumšais, redz, kur atnāca gaišais. Nu, jūs saprotat, par ko es runāju. Un spīdīgais tur reāli tiešām tātad vēdera izējas tajā sastāvdaļā var redzēt pat kāds viņš izskatās. Un tas ir tiešām viss ir atkarīgs tas, kā strādā, kā jums ir darbojušies šī komanda, vai nav savukārt darbojusies. Un pēc tā jau vien ļoti bieži, kāpēc ārsti prasa, kāds ir jūsu, tātad kāda ir jūsu vēdera izēja, kāda ir krāsa. Ja, tas parāda, kā strādā žults un kā strādā fermenti. Un tātad taukaina vai gaiša vēdera izēja, tas viss tātad jau signalizē, tātad, ka kaut kas nedarbojas. Un kādas slimības tad parasti mums parādās diagnozes, tie 12 pirkstu zarnu čūla, ja? Un 12 pirkstu zarnu čūla bieži vien izraisa šī te saucamā Helioplorija baktērija un arī pretsāpju līdzekļi. Ja šeit viņas šodien aktuāli pieminu, tāpēc, ka jebkurš cilvēks, kurš konsultējas, protams, lieto ļoti daudz un dažādas medikamentus, un cilvēki ļoti daudz lieto dažādas pretsāpju medikamentus, ko es arī saku, tātad gremošanas sistēma jums nav kārtībā. Kaut gan cik reiz cilvēks saka, man nav nekādas sūdzības, es tur pantarapazodu, nu jā, tāpēc, kad ir šie te pretsāpju līdzekļi, bet gremošanas sistēma no pretsāpju līdzekļiem nebūs kārtībā. Un nākamā diagnoze ļoti bieži ir žultsakmeņi. Tātad dažreiz žultī veidojas akmeņi, jā, kas traucē žults nokļūšanu līdz 12 pirkstu zarnai. Tie rodas, kad pati žults, tātad, jā, tas, ko izdala akna, kļūst pārāk bieza, un tās sastāvdaļas salīp kopā. Un šīs sastāvdaļas salīpo kopā, veido šos te akmeņus. Jā. Nākamā diagnoze, kur ir ļoti nopietna, tas jau ir pankreatīts, jā, aizkuņa dziedzera iekaisums. Aizkuņa dziedzers nav orgāns, viņš arī ir viens no palīgiem, kas pilda funkciju. Un pankreatīts rodas, kad aizkuņa dziedzers iekaist, un fermenti vairs nenonāk zarnā, bet sāk bojāt pašu aizkuņa dziedzeri. Jā, tātad nepareiza komandas darbs sāk notikties. Nu ko, lielā virtuve savu darbu ir paveikusi. Tagad mūsu ēdiens ir sadalīts tik sīkās daļiņās, ka organisms beidzot varēs paņemt no tā visu vērtīgo. Un tieši tāpēc mēs dodamies tagad uz nākamo pieturu, lielāko noliktavu visā gremošanas sistēmā, tievā zarna. Tātad tas ir no 12 pirkstu zarnas, mēs aizējam uz tievo zarnu. Nu ko? Lielā virtuvē savu darbu izdarījis, žults ir sadalījis tauku pilienus, fermenti sadalījuši gan olbaltumviegus, gan oglhidrātus tik sīkās daļiņās, ka mūsu ceļotājs var toties tālāk. Tātad tagad mēs nonākam lielākajā un iespējams visvārīgākajā pieturā visā mūsu gremošanas sistēmā, tā ir tievā zarna. Un kā jums šķiet? Cik gara ir tievā zarna? Kurš zina? Halo? Vienu variantu pasakiet. Cik gara ir tievā zarna? Apmēram, es neprasu precīzi. Ir dzirdēts. 12 metri, man liekas. Ko lūdzu? 12 metri nebija. Bišķiņ par daudz. Tātad patiesībā. Jā. Patiesībā pieaugušam cilvēkam tātad tievā zarna ir apmēram no 5 līdz 7 metru gara. Tas ir gandrīz kā divi viegli automobīļi, ja, novietot viens aiz otru, un tik liela tā ir tā, un tāpēc tā ir arī tik ļoti svarīga. Jūs iedomājaties 5-7 metrus savā vēderā, paskatāties šobrīd uz savu vēderu un domājat, kur tur ielien 5-7 metri, ja? Bet tie 5-7 metri ir ļoti svarīgi, jo tieši šeit organisms pirmo reizi sāk saņemt to, ko mēs visu šo laiku gatavojām. Līdz šim mēs ēdienu tikai sasmalcinām, maisījām un šķēlām. Bet tagad sākas pats svarīgākais process – uzturvielu uzsūkšanās. Iedomājieties milzīgu noliktavu. Mēs esam tātad no šīs te virtuves. Viss, ko virtuve mūs apstrādāja, mūs viņa tagad nosūta uz milzīgu noliktavu. Un tātad
kas ir noliktava. Pēc ir atvesta. Tātad mēs esam nonākuši tajā noliktavā. Tagad tā jāsadala, tagad mums jāsadala un jānogādā visiem, kam tā nepieciešama. Ja? Tātad uz visām vietām. Tieši to dara tievā zarna. Tā paņem vitamīnus, minerālvielas, olbaltumvielas, taukus, oglhidrātus un caur zarnu sieniņu nosūta tos asinīs. Tādā veidā, tātad redziet, pie kā mēs esam nonākuši. Un kāpēc šī gremošanas sistēma ir tik svarīga. Un savukārt asinis, ko dara, šīs uzturvielas nogādā katrai mūsu organisma šūnai. Tātad mūsu templis zarnas, ar to viss sākās. Tāpēc par tievo zarnu ir jārūpējas īpaši. Jo ja šī lielā noliktava nestrādā labi, viss iepriekšējais gremošanas darbs zaudē vienkārši savu jēgu. Organisms var saņemt kvalitatīvu pārtiku vai uzturu bagātinātais, bet ja uzturvielas netiek uzsūktas, tās vienkārši nenonāk līdz šūnām. Un tad mums sākas visas šīs te dažādās problēmas, ja, ko jau es iepriekš arī pateicu, tātad ir aptaukošanās, liekie svari, protams, ir pie tā visa vēl daudz, kas cits nāk klāt, bet viens no galvenajām problēmām. Bet kas notiek, ja lielā noliktava nestrādā pareizi, tātad organisms arī tad sāk sūtīt signālus, tas ir nogurums un nespēks. Pirmais signāls – nogurums un nespēks. Matu izkrišana sākās, trausli nagi, sausa āda, un šeit es ļoti bieži konsultācijās saku, un kāpēc es prasu, kāds ir zels, kāds ir B12 vitamīns un kāds ir T vitamīns. Tāpēc, ka analīzēs bieži redzams zels, B12 vitamīna un T vitamīna trūkums tieši tad, ja problēma ir tievajā zarnā. Ar laiku var kļūt arī vājāki kauli un muskuļi. Tātad mēs atkal pie kā paliekam, mums ir jāsāk ar gremošanas sistēmu. Un biežāk sastokamākās problēmas, tad ir arī diagnoze kā celiākija, jā, tātad tas ir glutēns bojā tievā zarnas gļotādu un traucē uzturvielu uzsūkšanos, laktozes nepanesamība, tātad organisms nespēja pilnvērtīgi sagremot piena cukuru, tāpēc rodas vēdera pūšanās, sāpes un caurēja. Protams, tam ir arī medikamenti, ko dod ārsti. Un noslēgumā, mūsu lielā noliktava savu darbu ir paveikusi, visvērtīgais ir nonācis asinīs un devies pie katras organisma šūnas, bet mūsu ceļojums vēl nav beidzies. Tagad palicis ir tas, ko organisms vairs nevar izmantot, un šis ceļotājs dodas uz pēdējo pieturu mūsu gremošanas sistēmā. Tātad tā ir resnā zarna. Veselība nesākas tikai ar to, ko mēs apēdam, tā sākas ar to, ko mūsu tievā zarna spēj uzsūkt un nogādāt līdz katrai organismu šūnai. Un atkal atkārtoju, kāpēc ir svarīga sakārtot gremošanas sistēmu. Un tātad šī pēdējā pietura, tātad līdz kurai mēs nonācām mūsu ceļojums tuvojas uz noslēgumu, vissvērtīgākais jau ir uzsūcies tievajā zarnā un pa asinīm nogādāts katrai organismu šūnai. Resnajā zarnā nonāk tas, ko organisms vairs nevar vai nav izmantojis. Daudz domā, ka ar to gremošana beidzas. Nē, patiesībā tieši šeit sākas rūpes par nākamo dienu. Tieši šeit kādā vidē, kā mēs, cik sagatavoti, mēs esam tur nonākuši. Un resnā zarna atgūst, jo ko dara resnā zarna? Resnā zarna atgūst ūdeni un minerālu vielu daļu, kas vēl palikusi zarnu saturā. Viņa tātad veido šo sagatavošanās procesu priekš rītdienas, kas palīdz organismam saglabāt pareizu šķidrumu līdzsvaru, lai var atsākt jauno tātad nākamo darbu, tātad, kad no rīta pamostamies, mēs atkal sākam ēst, vai dienas laikā, ja, kad ēdienu reizes uzsākam. Bet šis process, tātad iedomājieties, katreiz notiek pie jūsu tas, ko jūs ieliekat mutē. Un kāpēc ir svarīgi, ka
ko mēs izdarām vispirms muitas kontrolē un kā mēs to izdarām. Bet tas ir pirmais uzdevums, ja, ko resnā zarna izdara. Tātad palīdz organismam saglabāt pareizu šķidruma līdzsvaru. Otrais uzdevums. Pats svarīgākais resnās zarnas darbs ir pavisam, kas cits arī šeit nāk vēl otrs uzdevums klāt. Šeit dzīvo triljoni labo baktēriju. Kopā tas saucas par zarnu mikrobiomu. Kāpēc es tik ļoti bieži vien uzsveru? Jā, tātad, cik stipra vai vesela ir tā zarnu mikrobioma? Mēs nebarojam tikai sevi. Katru dienu mēs barojam arī šīs te baktērijas resnajā zarnā. Un kāpēc mikrobioms ir tik svarīgs? Ja labo baktēriju ir pietiekami un tās dzīvo līdzsvarā, tās palīdz uzturēt veselu zarnu vidi. Tās palīdz aizsargāt zarnu gļotādu, tās piedalās dažādu vitamīnu veidošanā, tās palīdz normālā imūnsistēmas darbībai, un tās ietekmē arī mūsu vielu maiņu. Tātad cilvēki, kuri konsultējas un prasa par svaru, kontroli un tā tālāk. Tātad pirmais punkts, tātad gremošana un resnās sarnas darbība, jo tur iet un ietekmējās visa mūsu vielmaiņa. Un te ir galvenā doma. Tagad kļūst skaidrs, kāpēc gremošanas sistēma ietekmē visu organismu. Es vēlreiz uzsveru visu organismu. Tas nav tā, ka es tur tagad padzeršu, tur kaut ko priekš mikrobioms, viss punkts. Nē, tas tev ir visu laiku regulāri jāuztur, tāpēc, ka tu visu laiku ar to dzīvo. Ar šīm sajūtām, vai tu būsi nogurs, vai tu nebūsi nogurs, vai tev būs trausli nagi, vai nebūs, vai tev kritīs matērā, vai nekritīs. Ja kāds no iepriekšējiem posmiem nestrādās pietiekami, ja ēdiens nav pilnvērtīgi sagramots, ja uzturvielas netiek pilnvērtīgi uzsūkts, ja resnajā zarnā nav veselīga mikrobiomas līdzsvars, tad viss organisms saņem mazāk nekā tam patiesībā nepieciešams. Un vesela gremošanas sistēma ir pamats tam, lai organisms spētu saņemt, uzsūkt un izmantot visu, kas tam nepieciešams. Ar to es arī saku, ka ceļojums par gremošanas sistēmu ir noslēdzies, bet tagad mēs saprotam, ka katram orgānam ir sava nozīme un savs uzdevums. Es ļoti ceru, ka jūs to sapratāt, bet rodas pavisam loģisks jautājums. Par ko tad sākt, ja vēlamies uzlabot gremošanas sistēmas darbību? Lai gan mūsu ceļojumi sākās mutē, produktu apskatu mēs sāksim no beigām. Tieši no ātrumiem produktiem, jo kāpēc no beigām? Tāpēc, ka tātad, to jūs laikā sapratīsiet, jo no resnās zarnas un tievās zarnas. Es sākšu tagad. Kāpēc? Jo tieši šeit organisms uzsūc uzturvielas. Es domāju, es jums to tagad tā ļoti skaidri izstāstīju, ja? Kāpēc mēs runājam par zarnu veselību. Ja, es izstāstīju tagad šo gremošanas procesu, šo ceļojumu, ja? Un mēs tātad esam nonākuši, es saku, ka jūs sapratāt, kāpēc, tātad ir jārūpējas tieši par tievo un resno zarnu. Un tieši resnajā zarnā dzīvo mūsu mikrobioms, tātad triljonu labo baktēriju, kas palīdz uzturēt veselīgu zarnu vidi un normālu gremošanas sistēmu darbību. Ja tievā zarna pilnvērtīgi neuzsūc uzturvielas vai resnajā zarnā nav mikrobioma līdzsvara, pamazām sāk ciest ar visa gremošanas sistēmu. Tāpēc pirms atbalstām atsevišķu gremošanas orgāns ir svarīgi parūpēties par pašu pamatu, veselīgu zarnu darbību. Tieši tāpēc pirmie produkti, kurus apskatīsim, ir paredzēti tievās un resnās zarnas, kā arī mikrobioma atbalstam. Un sāksim ar ātrumiem produktiem, kas palīdz veidot veselīgu zarnu vidi un uzturēt mikrobioma līdzsvaru. Tātad viens no ļoti populārākajiem ir šis te Atomī Biotiks 10+. To var salīdzināt ar ikdienas dārzu kopšanu, ja dārzu regulāri laist un kopj, augi un aug stipri, veselīgi. Tieši tāpat arī mūsu zarnās labajām baktērijām, tātad nepieciešams ikdienas atbalsts. Un šis te Biotiks 10+ ir produkts, kas palīdz uzturēt
veselīgu zarnu mikrofloras līdzsvaru. Tas nav domāts tikai cilvēkiem ar gramošanas problēmām. Tas ir lielisks ikdienas atbalsts arī tad, ja vienkārši vēlamies rūpēties par savu zarnu veselību. Un to īpaši es iesaku vispār ikdienas lietošanai. Arī pēc antibiotika kursa, tas ir vienmēr arī jautāja, kādas antibiotikas esat dzēruši, ja nav stipras, lai palīdzētu tātad atjaunot mikrofloru. Pēc ceļojumiem vai uzturu izmaiņām, man, piemēram, ļoti bieži bija agrāk radīja problēmas, ja es kaut kur lidoju uz citurien, man vienmēr radās vēdra problēmas. Tajā laikā es vēl tad nezināju anatomiju. Pie neregulārām ēšanām cilvēki, kur vēlas profilaktiski uzturēt veselīgu tātad zarnu vīdu. Un ja man cilvēki jautā, un cik tad ilgi man viņš ir jālieto, tad es saku vēlreiz, tas ir profilaksē, tu viņu var lietot visu laiku. Protams, tu var apstaisīt arī pauzītes, kā tu gribi. Un vēl ko es varu pateikt no savas pieredzes, un es zinu, ka arī no anatomija komandām meitenes dod arī saviem bērniņiem no 3 gadu vecumu. Jā, protams, pusīti dod. Bet ir arī anatomija kompānija, tātad dienas Korejas veikala, arī speciāli bērnu probiotiķis, kur tātad dod veselu to stiku. Bet var dot arī šo te, arī mans mazdēls, kuram ir 4 gadi, viņš arī dzer, bet viņam dod pusīti. Un tieši tāpēc, tātad, jo uzturēt šo te mikrofloru, viņu vajag visu laiku. Jā, tātad. Jo šo produktu var lietot ilgstoši, tas nav paredzēts īsam kursam, bet gan regulārai mikrofloras uzturēšanai. Tomēr ir situācijas, kad ar parastām probiotikām nepietiek, piemēram, pēc smagākām saslimšanām ilgstoši antibiotika lietošanas vai gadiem ilga mikrofloras disbalansa, jā, cilvēki, kur nekad neko nav lietojuši un dzēruši priekš zarnu mikrofloras, tad jau ir nepieciešams nākamais līmenis. Un tieši tāpēc nākamais produkts, ko apskatīsim, tas ir ātumi SCI mikrobiomi. Kad es viņu iesaku, tā kā es iepriekš teicu. Cilvēks, kurš nekad nav rūpējies par zarnu mikrofloru, ja? Jo iepriekšējais tātad ātumi produkts bija piemērots ikdienas zarnu veselības uzturēšanai, tad šis jau ir nākamais solis. Mikrobiomi nav parasta probiotika. Tā ir izstrādāta tā, lai pēc iespējas vairāk labo baktēriju sasniegtu zarnas dzīves. Tāpēc tiek izmantota īpaša 4-kāršā aizsargpārklājuma tehnoloģija, ja, nu, tas izklausās diezgan sarežģīti, bet tas ir īpaši ir izstrādāt, kas palīdz baktērijām iziet cauri kuņģa skābei, ja, kur daudz ko dara, ja, un palikt dzīvai. To var salīdzināt ar sēklu, ja sēklu vienkārši nomet uz akmens. Tā neizaugs, bet ja to iestāda auglīgā augsnē un pasargā, tā iesakņojas un sāk augt. Ja? Tieši tāpat arī šī probiotika. Tās ne tikai nonāk zarnās, bet tām ir daudz lielāka iespēja tur nostiprināties un veidot veselīgu mikrobiomu. Šo produktu īpaši iesaku pēc antibiotika kursu, ļoti spēcīga antibiotika kursa. Es arī šobrīd šo te dzeru, jo antibiotikas iznīcina ne tikai sliktās, bet arī labās baktērijas. Tas ir ļoti piemērots arī cilvēkiem ar jūtīgu vai kairinātu vēderu, biežu vēdru pūšanos, diskomfortu pēc ēšanas vai ilgstošām zarnu darbības problēmām. Jo tiem, ka, piemēram, prasījuši ir, jā, ka ļoti ilgstoši ir pūšanās vēderā, jā, tā kā nevar jūt, ka nav sagramota tā pārtika vai kas, tad pirms tu uzsāc šo te biotiku 10 lietot, es iesaku tomēr šo kursu izdzert arī, vispirms izdzert šo mikrobiomu, jā, lai nostiprinātu to visu. Ja biotikas 10 vairāk domās ikdienas zarnu līdzsvaru uzturēšanai, tad šis te mikrobiomi ir produkts tiem gadījumiem, kad mikrobiomu nepieciešams atjaunot dziļāk un efektīvāk. Ja? Un tas ir sevišķi pēc. Arī cilvēki, kur lieto šos te hroniski pretsāpju līdzekļus, ja? Vismaz kurs gadā ir jāizdzer šis te mikrobiomi. Ja tu gribi pārliecināties, ka tā zarnu darbība darbojas un ir dzīva. Tātad nākamais produkts, ko es piedāvāju iepazīties, tātad postbiotiķis ir ļoti laba lieta, ko es arī iesaku izdzert jebkuram cilvēkam. Šī ir augsne. Lai sagatavotu tātad probiotiķiem uzsūkties labāk un ilgāk noturēties. Un atkal lietot tiem,
kas lieto spēcīgus medikamentus, kuri nekad nav rūpējušies par savu zarnu veselību un tomēr ir izlēmuši sākt to darīt. Un ļoti bieži šis te postbiotiķis ir jālieto kopā ar mikrobiomu. Viņu var lietot arī kopā ar Eiropas probiotiķi, ja, jo viņš sagatavo tātad šīs te zarnu sieniņas, lai šīs te labvēlīgās baktērijas labāk uzsūktos un ilgāk saglabātos. Visiem, kas ir dzēruši arī ļoti nopietnus vai šādu un tad dzer antibiotikas, jo ir cilvēki, kuriem ik pa laikam ir jādzer antibiotikas, tad šis te postbiotiķis un mikrobioms, vispār probiotiķi mājās ir jātur skapītī un kursa veidā ir jādzer. Cilvēki, kur lieto antibiotikas, es uzreiz saku, var lietot arī probiotiķus un arī šo postbiotiķu. Bet pēc 2 stundām, tad, kad tu esi iedzēris antibiotiķu. Neuzreiz. Es pati personīgi tiem, kam nav antibiotikas, es šobrīd pēc ļoti smagām, ļoti stiprām antibiotikām, es dzeru postbiotiķu no rīta un mikrobiomu vakarā. Ir, ka var dzert arī kopā. Kā kopā? Vispirms postbiotiķi mēs iedzeram dienas pirmā pusē, un pēc kādas pusstundas, 40 minūtēm mēs iedzeram probiotiķi. Tātad vai mikrobiomu vai Eiropas probiotiķi. Jā, bet tātad šis te postbiotiķis ir ļoti labs, kas sagatavo augsni, tātad sagatavo labvēlīgām baktērijām ilgāk noturēties un uzsūkties. Un nākamais produkts, tātad tas ir ja mēs iepriekšējās bija zarnu veselībai vairāk, tad šis produkts radīts tieši sievietēm. Ja, daudz nezinu, ka zarnu mikrobioms un maks mikroflora ir ļoti cieši saistīti. Ja zarnā samazinās labo baktēriju daudzumu, tas bieži ietekmē arī maks dabisko aizsardzību. To var salīdzināt ar dārzu. Ja augsne ir veselīga, augi aug stipri, augsne kļūst nabadzīga, sāk augt nezāles, tieši tāpat ir mūsu organismu. Labās baktērijas aizņem savu vietu un neļauj vairoties nevēlamiem mikroorganismiem. Un ātumi inerbalanse satur tieši izvēlēta ureks, tātad probiotikas. Kas ir ureks? Tas ir īpaši izstrādāts, patentēts probiotikas, kas palīdz uzturēt veselību mikrofloras līdzsvaru gan zarnās, gan makstī. Un šeit es iesaku šo te probiotiķu vienmēr sievietēm ar sieviešu problēmām. Miomas, cistas, menopauzes, sāpīgas sieviešu dienas, jā, viss, kas saistīts ar mūsu sieviešu veselību. Tātad izdzert arī šo te kursu, ātuma inerbalansi un arī pēc antibiotikām. Man pavisam nesen bija sieviete, kurai ir atklātas gan cistas, gan miomas diezgan liels. Viens ārsts saka griezt, otrs saka negriezt. Protams, ka tas ir naudas jautājums. Un tad es arī viņai pateicu, nevis tur kaut kādu Eiropas probiotiķu, bet šo te un postbiotiķu. Protams, papildus vēl citu klāt, kas varētu ļaut labāk uzsūkties šīm miomām un cistām. Un parasti pie tādām nopietnākām problēmām, kā miomas, cistas un vispār, kas pa sieviešu līniju saistās, ja, es iesaku liedot vismaz 3 mēnešus. Ja, tātad, jebkurām produktām lietošana tātad ir 3-4 mēneši. Ja, jo ļoti bieži ir konsultācijās jautā, un cik man ilgi ir jādzer? Ja tu gribi sākt sajust kādu rezultātu, tie ir 3-4 mēneši. Protams, var ar 1 mēnesi dzert. Tas ir jautājums, cik ir dziļa problēma. Ja? Nākamais produkts, kas ir ļoti, līdz šim mēs runājām tātad par zarnu mikrobiomu, ja, bet taču ar labām baktērijām vien nepietiek. Tātad. Un mums organismam ir arī jāmāk pārtika pareizi sašķelt, par ko mēs runājām, kurā gramošanas orgānu to saistīts. Tātad tas ir 12 pirkstu zarna. Ja, tieši šeit savu darbu sāk finezīmē vai finezīns, kurš to viņi izrunā. Ja? Ja salīdzināsim gramošanu ar būvniecību, tad fermenti ir kā celtnieka instrumenti.
Ja instrumentu pietrūks, darbs notiek lēni, nekvalitatīvi. Un daļa materiāla paliek vienkārši neizmantot. Jā, tieši tāpat notiek arī ar pārtiku. Ja trūkst fermentu, organisms nespēja pilnvērtīgi sašķelt olbaltumvielas, taukus un ogļhidrātus. Lielākā fermentu darbība notiek tieši 12 pirkstu zarnā, kā jau iepriekš stāstīju, ja, un tievajā zarnā. Tāpēc finazemīns galvenokārt atbalsta tieši šo gremošanas posmu. Tas nav, protams, kas ārstē kuņģi vai zarnas, ja, bet tā uzdevums ir palīdzēt organismam efektīvāk sagatavot uzturvielas uzsūkšanai. Tāpēc finazemīns īpaši iesaka cilvēkiem, kuriem pēc ēšanas ir smaguma sajūta, vēdera pūšanās, gāzes sajūta, pēdienas stāv kuņģī vai bieži ēd lielākas un grūtākas sagramojumās maltītes. Tas ir vēl viens vienkāršs salīdzinājums, ja, kāpēc droši var lietot šo te finazemīnu. Vēl pēc tam viņš ir no dabas produktiem, ja, nav nekas ķīmisks, tu viņu var lietot patstāvīgi. Un, protams, var lietot arī kursa veidā. Nākamais produkts no ātomī, kas arī ir ļoti labs, tātad tas ir psīlijums. Ja, tagad esam nonākuši pie nākamā ļoti svarīga posma, ja finazemīns palīdzēja pārtiku sašķelt, tad psīlijums palīdz tai pareizi virzīties cauri zarnām. Visizteiktāk tas darbojas tieši resnajā zarnā, kur veidojas vēdera izeja un kur šķidrvielām ir vislielākā nozīme. Vienkārši salīdzinājums. Iedomājieties, ka resnā zarna ir upe. Ja ūdens plūst vienmērīgi, upe ir tīra. Bet, ja straumi kļūst lēna, sāk krāties dūņas un netīrumi. Līdzīgi notiek arī zarnās. Ja uzturā pietrūks šķiedrvielu, zarnu saturs kustas lēnāk. Vēdera izeja kļūst neregulāra, un cilvēki bieži jūt smagumu vai nepilnīgas iztukšošanās sajūtu. Vai arī te notiek ļoti bieži cilvēks saka, man vairāk streis jāiet uz to, jāliekas, ka es neesmu visu līdz galam izdarījis. Psīlijums uzsūc ūdeni un izplešas vairākas reizes. Tādēļ tas padara zarnu saturu mīkstāku un apjomīgāku, stimulējot dabisku zarnu peristaltikku. Ja, tātad šo te plūsmu un sastāvu. Svarīgi saprast, ka tas nav caurējs līdzeklis. Kaut gan ir bieži gadījumi, kad cilvēki saka, man palicis vēders mīkstāks, bet no tā nav jāsabīstās, tāpēc, ka zarna sāk tātad strādāt citādāk. Ja viņi saprot, ka tātad, ja viņai visu laiku bija kaut kādi tur nelīdz galam izvadīšanās, ja, un tad tagad psīlijums nācis palīgā, tad neapšaubām, ka šī kustība mazliet sāk noregulēties un var būt arī mīkstāka vēdera izeja. Ja, bet tas nav caurējs līdzeklis. Tas neveicina strauju zarnu iztukšanos. Tas palīdz resnajai zarnai strādāt tā, lai kā tai ir vajadzīgs un kā tai būtu pareizi jādarbojas. Papildus tam psīlijas šķiedrvielas palīdz uzturēt normālu holesterīnu līmeni asinīs, tātad cilvēkiem, kam ir problēmas ar holesterīnu, jo daļas žultskābju tiek saistītas un izvadītas no organisma, tāpēc aknām jāizmanto holesterīns, lai izveidot jaunu žultskābus. Ja? Tur ir atkal cits mehānisms. Tieši tāpēc psīlijums ir lieliska izvēle cilvēkiem ar neregulāru vēdera izeju, nepietiekamu šķiedrvielu uzņemšanu, paaugstināt holesterīnu līmeni vai tiem, kuri vēlas ikdienā atbalstīt vienkārši resnās zarnas veselību. Un nākamais produkts. Kuņģa veselības ikdienas aprūpe. Šis te kuņģu ikdienas aprūpe ir tieši atbalsts kuņģim, kuņģu sieniņām. Tātad, lai gan daudz domā, ka gremošana sākas kuņģī, ko jau mēs tagad sapratām, ka tā tas nav, ja, galvenokārt gatavo pārtiku, kuņģis gatavo pārtiku nākamajam posmam. Un ja kuņģis ir bojāts, tātad kuņģis nedarbojās, tad šeit var nākt palīgā tātad šis te kuņģa veselības ikdienas aprūpes produkts, kurš aizsargā kuņģa sieniņas, kurš palīdz tātad pie gastrīta, pie 12 pirkstu zarnu čūlas, ja,
Un patiesībā šo te arī var lietot sevišķi cilvēkiem, kuriem jau ir ilgstoši tātad kuņģa problēmas un šīs gastrīta un 12 pirkstu zarnu čūlas un viss pārējais, jo tas ir viss saistīts. Šo te produktu arī var lietot pat ilgstoši. Un, protams, izdarot gan 2-3 mēnešu kursu, un pēc tam var darīt pauzi un turpināt lietot. Aizsargājot tātad kuņģa sieniņas, kuņģa gļotādu. Nākamais produkts tātad ir, ko es arī iepazinu, es viņu ilgāku laiku pētīju, lasīju, tātad kāpostu sula. Un par iepriekšējiem produktiem mēs tātad runājam kā par mētiecīgu, iepriekšējo produktu, kā par atbalstu kuņģa gļotādai. Tas ir īpaši piemēram cilvēkiem, kuriem jau ir gastrīts un kuņģa dedzināšanas un paaugstināts kuņģa čūlas risks un ir jau šī kuņģa čūla, bet arī šī te kāpostu sula ir ļoti noderīga produkts tieši kuņģu čūlu ārstēšanai. Ļoti labs atbalsts, jo mēs ļoti labi zinām, ka kāpostu sula jau no seniem laikiem patiesībā bija un darbojas, es atceros vecmāmiņa mana, bija arī mediķis un ļoti, tā kā man sākās gremošanas sistēmas problēmas, 12 pirkstu zarnu čūlu, tad arī pirmais, ko viņi darīja, es atceros, viņi spieda šo te kāpostu sulu. Bet šeit ātumi ir izstrādājis fantastisku šo kāpostu sulu, šķīrs 100% bioloģiska kāpostu sula, kas paredzēta ikdienas kuņģa veselības uzturēšanai. Ja? To iegūst no īpašā veidā, ļoti interesanti man bija lasīt zemē temperatūrā un izmantojot enzīmu ekstrakcijas tehnoloģiju. Ko tas nozīmē? Tas ļauj saglabāt vairāk dabīgo bioaktīvo vielu nekā parastās apstrādes laikā. Kāposti jau gadu desmitiem ir pazīstami kā viens no vērtīgākajiem dārzeņiem kuņģa veselībai. Tie satur dabīgo U vitamīnu, kas nav jebkurā uzturpagātinātājā vai vispār vitamīns, ko mēs dzeram. Ja? Jeb tā saucamā U vitamīnu vēl mēs varam izlasīt metilmetionīns, ja mēs lasām uz iepakojumiem aprakstus, ja, kas ir sastāvā. U vitamīns, kas palīdz uzturēt, tieši U vitamīns palīdz uzturēt kuņģa gļotādu un pasargāt to no kairinājumu. Šis produkts ir īpaši piemērots cilvēkiem, tātad, kuriem ir periodiski dedzināšana, diskomforts pēc ēšanas, gastrīts, kuņģa čūla, arī vai jau tā kā gatavojas fāzi uz kuņģa čūlu, arī šādas pastāv varianti, kad nav vēl kuņģa čūla, bet, tā kā veidojoties, ja. Tātad, ja iepriekšējais produkts vairāk darbojas kā mērķiecīgs kuņģa gļotādes atbalsts, tad šo es redzu jau kā lielisku ikdienas produktu, kas palīdz uzturēt kuņģi labā stāvoklī ilgtermiņā. Ja? Labi produkti viens otru ļoti labi papildina, un izvēle ir atkarīgs no cilvēka pašreizējā kuņģa stāvokļa vai vajadzības. Nākamais produkts, par kuru es ļoti daudz pētījumu skatījos, un man jau kā parasti patīk kaut kur piekasīties, un man šoreiz ātumie kompānijai gribējās teikt, kāpēc jūs esat šo te produktu ielikuši pie skaistuma kopšanas, teiksim, uzturēšanas skaistuma, ja? Bet tātad, tagad parunāsim par barības vadu. Barības vadā apakšā atrodas tātad muskulītes, sfinkteris. Un ļoti daudz cilvēku pēdējā laikā man arī saka, tātad, ka šis te muskulītis nestrādā. Un tas notiek, kas notiek? Notiek šie te atraugas, notiek šīs te džegas, tie atviļņi, uzsit to kuņģa sulu augšā, ja, dedzināšanas. Un tad ir arī, pat esmu dzirdējis, ka saka cilvēks, man tāds sajūta, ka man kaut kas tur neaizveras, ja. Un tātad tie ir visi tie refluksi, tie refluksa simptomi. Un tagad gribu parādīt tieši šo produktu, ja, kuru ātumi vairāk pozicionē kā skaistuma produktu, ja, un te es tā, interesanti, bet es arī pēc tam sapratu. Un tas ir saprotams, jo sastāvā ir kolagēns, un tas palīdz uzturēt arī ādas skaistumu, kā mēs to visu zinām. Taču, skatoties uz sastāvu šim produktam, ko es viņu pētīju,
no profesionālā viedokļa šim produktam redzu vēl vienu ļoti labu, interesantu pielietojumu, un tāpēc es viņu ieliku. Tas satur lielu daudzumu alvejas, fermentētu pienskāpes baktēriju kompleksu un citas sastāvdaļas, kas palīdz uzturēt gremošanas trakta gļotādu un labvēlīgu vidi zarnās. Tieši tāpēc es šo produktu šajā zumā neiekļauju kā skaistuma produktu, bet gan kā atbalstu barības vadam un visai gremošanas trakta gļotādai. Jo tieši alveja ir tā, kas var. Alveja arī daudzus gadus ir pazīstama ar savu nomierinošo iedarbību uz gļotādām, ja? Tāpēc cilvēkiem, kuriem mēdz būt dedzināšana, refluksa simptomi, tas saucamais tas, kas tur neaizveras, ja? Saka vārstulīti, citi saka vai biežas atraugas, džegas, šis produkts var būt vērtīgs ikdienas uzturu papildinājums, kas palīdz tātad uzturēt gļotādu labā stāvoklī tieši barības vadam, jo arī barības vadam ir gļotāda. Protams, tas nav refluksa vai barības vada slimību ārstēšanas līdzeklis, bet taču kā ikdienas atbalsts gremošanas sistēmā, īpaši barības vadam un kuņģa augšējai daļai, tas, manuprāt, ir ļoti interesants produkts, un es viņu pat, jāsaka tā, ieteiktu pie tieši cilvēkiem, kam ir šie simptomi, tie refluksa simptomi. Tas ļoti organiski savieno iepriekšējo slaidu par kuņģa ar nākamo tēmu, par barības vādu, jā, tas iznāk kopā. Tātad jūs varat dzert arī gan atbalstu kuņģim šos te produktus un paralēli šo te. Un nākamajā slaidā, tātad tas ir pats pēdējais, es viņu saku nākamais slaids, bet tātad mūsu ceļojums ir jau pavisam nobeidzies, bet es ko gribu piebilst, noteikti jautāsiet, un kur tad paliek tagad mute? Jā, jo mēs ar muti taču sākām. Bet muti, tātad, un kas tad ir šī muti? Arī šeit es gribēju pastāstīt, ka mutes dobums ir pirmais gremošanas tātad sistēmas posms, to, ko jau mēs jau noskaidrojām. Tieši šeit mutē sākas mūsu ceļojums pa gremošanas sistēmu. Tāpēc ir ļoti svarīgi rūpēties ne tikai par zobiem, bet arī par smaganām, mēli un visu mutes dobums higiēnu. Taču ir vēl kāda ļoti interesanta lieta, ko es visiem stāstu to, tāpēc, ka cilvēks to nekad nav aizdomājies. Daudz cilvēki domā, ka nepatīkama smaka, jo arī konsultācijas man cilvēki saka, man kaut kāda īpatnēja smaka ir mutē. Un visu laiku tad viņi pazūd, tad viņi atgriežās. Ka nepatīkamā smaka no mutes vienmēr nozīmē, tas nenozīmē, ka tā ir kaut kāda nepietiekama zobu tīrīšana, jā, vai smaganu tīrīšana nepareizi. Patiesībā tas nevienmēr tā ir, ka tas nāk tieši no zobiem vai no smaganām. Ja mutes dobums ir kopts, bet nepatīkamā smaka saglabājas, tas var būt viens, un ļoti bieži ir viens no signāliem, ka kaut kas nav līdz galam kārtībā dziļā gremošanas sistēmā. Un te ir, uzreiz es saku, tātad mute jau tev signalizē. Tātad, ja tev jau parāds kaut kādas karšas mutē, nesaprot, kas tas tāds ir. Ir sevišķi, kad no rītiem cilvēki pamostas un viņi saka, ārprāts, kā man smird elpa. Jā, ir tā, diemžēl tā ir. Es sevi atceros, kad man bija šie 12 pirms darba un čūli, jā, tad es zinu, ka es no rīta pamodos, un, protams, ka tajā laikā jau nekādus probiotiķus tu nedzēru, tu neko tādu nezināju. Es atceros, ka man smirdēja mutes, domāju, ārprāts, bet es zobus izmazgāju. Jā, un tad rekur bija, un pēc tam man atklāja, ka ir šī 12 pirkstu uz darbu čūli. Tātad mutes dobums bieži vien ir kā spogulis tam, kas notiek visā organismā. Tieši tāpēc produktu apskatu šodien sākām nevis ar muti, bet ar zarnām. Un es domāju, ir skaidrs tagad, jā, ar ko tad mēs, kāpēc mums ir jāsāk ar zarnu veselību, ar gremošanas sistēmu sakārtošanu. Nu jā, un te laikam cilvēki, jūs daudz varbūt domās, bet kur tad palika akna? Nu, akna šodien es apzināti nepieskaitīju, jo akna nepiedarās pie gremošanas sistēmas darbības, gremošanas orgāniem. Lai gan akna aktīvi piedalās gremošanas procesā, jā, bet tā nepiedar pie gremošanas sistēmas orgāniem. Akna ir organisma, es viņu nosauktu par ķīmisko laboratoriju,
Jā, tā nepārtraukti pārstrādā uzturvielas, ražo žulti, uzkrāja vitamīnus un minerālvielas, neutralizē kaitīgās vielas, piedalās simtiem vilmaiņu procesu, bet aknas normālu organismu darbība vienkārši, bez aknas vienkārši organismu darbība, nebūtu. Jā, tāpēc akne ir pelnījusi atsevišķu uzdevumu tikšanos, tas būs pavisam cits stāsts un pavisam cita tēma, tāpēc nejūtaties pārsteigti, kāpēc nav akne. Ar to tātad mūsu ceļojums pa gremošanas sistēmu ir noslēdzies. Es ļoti ceru, ka šī tikšanās jums mans skaidrojums un stāsts ir kļuvis daudz skaidrāk, kāpēc es vienmēr uzsveru šo te zarnu sakārtošanu, mikrobiomu sakārtošanu, un tad mēs varam papildus visādus citus produktus dzert klāt, jo ļoti bieži konsultācijās cilvēki uztver tā, ka to zarnu nevajag ēst, man tagad vajag to hemohīmu, man vajag tagad to nanī, man vajag tur vēl to citu. Nekas nedarbosies tavā organismā, ja nebūs sakārtota šī tātad zarnu darbība, un tas ir tas pirmais, ko es saku, ar to ir jāsāk sevišķi, ja cilvēks nekad to nav darījis. Nesakārtot zarnu, tu varēsi dzert daudz ko citu, un tad tu brīnīsies, ka kaut kā nav rezultāti, es ilgi gaidu, un nekas nedarbojās, tāpēc, kad nav jau tur sakārtot tā sistēma, lai uzsūktos, lai aizvadītu asinīm, lai asins tālāk uz šūnām. Tāpēc ar to ir vienmēr jāsāk. Paldies par uzmanību!